Tā, ko jauns video, karoči, tā, šodien ņemšos ar metināšanu beidzot, un jā, palielam jāķerās pie darba. Iepriekšējā video jums parādīju, kas ir jāmetina, cik daudz darba palielam. Tagad ir beidzot jāsākas ķert klāt pie šitās lamats. Sākšu ar sliekšņiem, notīrīšu kaut kur šitā te līdz pusītei, un tad pa šito vietu, kur iet šitā, kur viņš oriģināli metinās, visu tīrīšu nost un tad atturpšu, un tad skatīšos, kas tur tālāk darās. Abās divās pusītēs pa lielam, man liekas, tās ir traģiskākās tādas vietas, abās divās pusēs, kas ir jāsametina. Tā reku noslīpēja, jau kaut kas ir lipināts kopā, ir metināts, un rekur pa lielam rekur ir šitādi punkti, un viņus vajag atturpt. Sākumā es šitādu parasto urbīti, un es esmu uztaisījis rekur šitā tā fokusējies. Tāda plakano urbi, pats noslīpējis, lai tos punktus var atturpt normāli. Un pa lielam jānorb šeit nost, un tad ar mēselīt vienkārši tik nosit. Nu, tad šeit vajag nogriezt šito daļu, pa lielam būs bumbās. Un kad rekur šitā te ir atturpts, ņem vai periferu plakano galu vai mēseli, un šeit starpiņā vienkārši daudz, un tas viss atlips. Nu, šeit, protams, kur metinājuma punktu tur īsti nē, bet ar fleksīti gan jau nogriezīs un būs bumbiņās. Nu tā, skatāmies, kas lāčukam vēderā, nogriežot nost. Bija vēl oriģinālais slieksnis, bet donkrāt vietas bija metinās. Es nezinu, tāda gabaliņa, gan priekšā, gan aizmēr palielam visu 4 donkrāt vietas. Un kaut kā šitā izskatās, te iekšā tā lukturīt uzspīdināt šitā, bet šito kantu visu jaunu taisīs. Donkrāt vietas pašas labas. Grīda reku bišķītiņa kants paklāja, var redzēt, vajadzēs raut augšā, lai viss varētu forši sametināt. Šitā vieta, kas ir vidējā stojka, arī jāatjauno, bet pa lielam iekšpusē es neteiktu, ka priekš 94. gada žurkas šitais ir tik traki, un no 7. gada vai no 6. viņi ir Latvijā. Un rekur otra donkrāt vieta, ir aprūsējis, bet tur viss satīrīs, sapūtīs brunuksiņu, vairākās kārtās, varbūt tās pat nāksies pārmetināt, reku tur maziņš caurumiņš. Viņi vajadzēs metināt, reku šitā. Un arī priekšpusē izstās, ka salonu varēs redzēt, Spārnu noņems nost, viņa jau šitā vieta arī te jāpārmetina. Skatīšos, kad notīrīs, bet šitā izskatās kreisais šoferu puses slieksnis. Neteiktu, ka kritiski, bet jāpārmetina viss. Otrs slieksnis arī ir nost. Kāds ir pilnīgi tāds pats. Varbūt tās pat bišķīriņas sliktāks. Protams, donkrāt vietas jāpārmetina. Arī reku salonu var nedaudz redzēt. Skats tās pats kā otrā pusē. Jānorauj nost spārni. Šitās vietas jāgriež. Jāizrauj ārā salons un tad jau jāmetina šīs vietas. Un tad jau pie paša sliekšņa jāķerās klāt. Tā jau 3. diena, kā es ņemos pie šitā aparāta ar metināšanu. Tagad, karoči, sākšu jaukt ārā salonu un tad griezīšu visu pārējo ārā. Man ir sliekšņi, abi divi, viena kabata, vēl otra jānopērk, to no pazīstamā nopirku par 40 eiro, lētāk nekā pie KBR, bet tāpat otra jāpērk būs pie KBR. Tā kā jābūt forši, šodien varbūt pat pieķert sliekšņus, bet skatīšos, cik man raiti viss ies. Tā, salons ir izjaukts, skats ir kaut kāds šāds, te ir sapūs, tur priekšā ir nedaudz sapūs, bet pa lielam pati grīda izstāsts, manuprāt, diezgan labi neskaitot šo kanti, kur sanāk slieksnis metinās klāt. Un rekur arī otrā pusītē, šik tur ir nedaudz neliela caurumiņa. Un šeit arī ir tas pats, bet pa lielam arī tā pati kants, kas otrā pusē, kur slieksnis metinās. Tā noņēma spārns. Rekur jau apgraizīja donkrāt vietas, šeit rekur jau salonu aiziet, šito visu vajadzēs pārmetināt.
Što kanta arī izskatās, jo te reika caurumu un baigi porēnā rūsa. Bet nu es apgriezis šādi. Un otrā pusītē pa lielam tas pats. Šitā lielam jātīra rūsa nost. Jāgriež ārā šitie gabali, jāsāk kaut kas jau būs metināt, bet rekur mainīšu līdz šitai vietai slieksni. Es uzskatu, ka nav tālāk jēga, jo tur iekšā vispār trūs nav oriģinālais slieksnis, vismaz smuka atstarpīt šeit būs un nebūs jākrēso pa lielam. Nopūtīšu ar UBS visu līdz šejienei un tad jau man būs sliekšņi uzliks un tur vispār neko nevarēs redzēt, tā kā tas būs skaisti. Tātad rekur jau izgriež šeit, iztīrīju. Tur, protams, ir baigi sarūsties, es tur iekšā nevaru tikt. Bet te vēl patīrīšu nedaudz, bet tur dziļumā nevar tikt, vajadzēja kaut kāds nošstrūgu, bet tādas man diemžēl nav. Un arī, ja būtu, tad viss šitien boksis vienkārši būtu drausmīgi, vienkārši smiltīts. Bet pa lielam, rekur šitas tēra izgriezts, jāsametina. Što kantu arī visu, protams, metināšu vienkārši pa gabaliem, jo es tagad nogriezt tā grīdu izkarātos, pēc tam viņi tur smuki dabūt vietā. Tāpēc es tur sametināšu no sākuma, tad šeit sametināšu un tad šito vidu griezīšu ārā. Bet pa lielam rekur iztīrīju visu rūsiņu ārā. Šeit iztīrīju, sapūtīs tagad brunuks. Šeit arī aptīrīju, šito daļu, protams, mainīšu. Iztīrīju, sapūtīšu brunuks un tad jau sākšu turpināt metināt visu. Aiziet brunuksīši. Ko tagad viss sapūsts? Tā sāk jau metināt. Rekur pirmā plāksnīte jau pieķerta. Lielam gan jau nefilmēšu visu pilnībā, kā tur metina. Vienkārši nofilmēšu gala rezultātu un tad jau skatīsies, kas mums tur beigās sanāks. Tā pagaidām es esmu saķēris uz punktiņiem, pēc tam apmetināšu. Pagaidām ir kaut kā šādi. Kur šitā viss solocīts piegriezts. Šeit snāk stiprināsies spārns. Lielam rekā bija šitāds. Tev iepriekš kāds bija metinājis vienkārši pa virsu. Tagad ir šitā, apmetinās smukas šuvītes, apslīpēs visu. Un pa lielam pa skaisto. Tad jāturpina tālāk. Tā otra pusīt, rekur arī ir jau sametināta, izņemot ārējo daļu. Un rekur lanžerona, tā vieta nopūšais, tas stiprinājums. Rekur cits vietā jau aptīrīja viņu nedaudz, iekšā iztīrīja, cik tur varēja. Sapūtīšu šeit brunuks, iekšā sapūtīšu brunuks, visur pa lielam. Un tad jau metināšu šito te daļiņu klāt, tur sanāk šādi viņi tur ies. Pa punktiem šeit, te ar šuvīti, šeit arī ar šuvīti šādi.
Un. Au! Galvot sit. Ai. Un rekur otrā pusītē šādi. Tad rekur te bija ielāpiņš tāds uzkakāts rekur te, bet, noslīpēs būs skaisti. Tā, pirmais slieksnis ir pieķerts. Šādi rekur izvadīto trubiņu ārā no lūks. Un jā, pa lielam vajadzēs pilnu šuvīt nometināt. Šeit visur tilta vietas jau ir sametināts visām pastiprinošajām plāksnēm. Kur otru pusi. Šeit arī bija caurums. Blakus tam oriģinālajam urbumam. Pastiprinošā tilta plāksnes aizmugurējās ir arī iemetināts, vēl pēc tam ķeps noņems, tās iemetinās. Bet pats galvenais, ka jau slieksnis ir pieķerts. Un. Tūlīt tās jau arī otrā pusītē pieķeršu, un tad jau vajadzēs visu nometināt ar pilnu šuvi. Vēl es te bišķiņ nolakojos. Izrabu šeit caurumu no sākuma, bet vajadzēs šeit, kā šītas arī būs jāizmetina. Sliekšņi sametināti, vēl tik jānoslīpē viss. Un rekur pieņems, un tad metina tilta vietas. Ideāli rekur riteņas krūvderi, lai nocentrētu pašu plāksni. Forši piespiež un var smuki apmetināt. Kad notīra tās vietas, ideāli jāpakšā uzpūt kaut kādu grunti vai krāsu vai brunuks, un tad metina klāt plāksni, lai kaut kas starpā arī nav tā, ka pliks metāls vienkārši. Čau, tu Raiders Raids. Vai jums arī ir tā bijis, ka no jums draugus laika aizņemās naudu un nekad nenopērk Dysonu? Vai jums tā ir bijis, rakstiet komentārā, like un subscribe. Tātad es esmu sācis tīrīt rūsu. Šeit jau viss notīrīts. Un es tīru. Arī šitajā pusītē. Te bija vēl viens caurums un es tīru. Un reku man ir vēl viens caurums. Kroči, sapavūsim izkasti. Un reku te arī viens problēmas. Bet pa lielam jāgrībi notīrīt. Tagad jātīra viss pārējais. Es ceru, ka vairāk nebūs jauni caurumi, jo man jau ir bišķītiņi. Arī bija divas skruls un snapīgi izrāva ārā. Tā arī šitā. Te jāizgriež, jāpiemetina. Un cerams, ka vairāk nebūs, jo reāli jau zaļ. Ja jūs pērkat žurku, izskatās no apakšas labi viss. Un tur ir tā oriģinālā mastika, uzreiz saku, ka būs caurumi tīrot, jo man reāli pērkot nelikās, ka būs tik sūdīgi. Beigās izrādās, ka ir caurumi, varbūt viņi nav lieli, bet viņi ir. Un jā, zem mastikas vienkārši nevar to redzēt. Tā kā kādreiz pirkstēt žurku, uzreiz reiķinoties, ja jūs izdomāsiet viņu pilnībā visu nojaukt un visu rūs tīrīt nost, ka tur būs caurumi. Un tas ir tā kā 100%. Es pat domāju, ka žurkām no Vācijas kaut kāda maza caurumiņa, kaut kur ir sliekšņi, kaut kādas notikas arī būs izrūsējis. Tā kā šitā žurka ir Latvijas žurka no 2005. gada, it kā iepriekšējais saimnieks un vēl tur kaut kāds iepriekšējais nav baigi pa ziemu brauc, bet redz, ka caurumi ir. Jā, sliekšņi bija oriģinālie, bet viņus arī vajadzēja pārmetināt un jā, vēl daudz citas vietas jāpārmetina bija. Un jā, tā kā es nestrādāju viens rekur, mans rabotņiks papildus. Viņš tīra rūsu ogļu rācis Paulu. Tā, karoči, es esmu notīrījis visu žurku. Pirmajā reizē, kā kur šādi, viss apakš pilnībā arī šeit. Visur, pa lielam notīrīts. Ir jauni caurumi izlekuši, rekur šeit jāpārmetina. Tālāk, es pats arī te. Tālāk, rekur šeit. Izpūs, labi, te nekas sarežģīt. Tālāk, šito jau es biju rādījis, es te izgriezu. Tā uz ātro, tālāk, nākamais. Rekur te. Redzēt, šitā mala jāpārmetina. Un. Arī rekur te. Neliels noifīties arī sīkums. Bet viss apakši notīrīt tāda. Viss apakši notīrīt pa lielam. Un. Jā, tad ķeršos pie metināšanas. Un rādīšu tad jau gala rezultātu, kad viss ir sametināts. Ķeros pie lietas un tad jau filmēju un rādījos noteikti.
Nu ko, karoči, žurka ir visa sametināta un notīrīta visa rūsa un apstrādāta ar brunuks. Kaut kā šādi viss kopumā izskatās. Nu, kamerā viņi diezgan sūdīgi redzēt, bet nu, viss ir nopirks apstrādāts. Slieksnieku grīdiņu, aizmurē viss arī. Tas izskatās. Pilnībā viss ir apstrādāts. Šeit arī sametināts. Kaut kā tā, pa lielam. Atliek tagad tikai nopirkt Raptoru vai Kobru. Es neesmu līdz galam izdomājis, ar ko es pūtīšu, jo man gribās, lai tā apakšā ir gan jau ka zila tā kā tumšs, tā kā mašīna plus mīnus, bet nu es vēl izdomāšu. Gan jau jā, video beigās jūs jau redzēsiet, kā viss būs nopūsts, bet nu pa lielam jā. Esmu beidzot nopirts, ar ko pūtīšu apakšu, ar šādu. Tur ir klāt mašīnas pigments, nu, kur apakš būs mašīnas krāsā, identiski pēc koda, un viņa būs glancēta, sanāk tā apakša, kaut kas līdzīgs Raptoram, un jā, vienkārši būs glancēts, nevis matēt. Parādīšu, tātad arī viss šuvis nosmērēts ar sīlu, pilnībā viss ir sagatavots pūšanai, nu, izņemot to, ka ir jāplīmē viņu. Parādīšu, karoči, kā izskatās. Tātad rekur viss nosmērēts sīlu šuvis, tur ir metināts, rekur šādi. Nu, pa lielam apakšā šuvi maz tik noiets. Tur vajag aiztaisīt visu skrūvi caurumu ciet ar skočiņu, vai arī ieskrūvēt iekšā, pieņemsim, skrūve, rekur kā šeit. Un pa lielam, ko tagad vajag tikai aplīmēt visus vadus, šeit aplīmēt visu pašu mašīnu, visu nolīmēt. Un tad es varēšu beidzot pūst. Un jā, tad jau varēs redzēt gala rezultātu beidzot. Un es esmu riktīgi priecīgs, ka es esmu ticis galā ar metināšanu. Un tas viss virzās uz priekšu. Un kad drīz jau varēs likt kopā piekrīti, koilovers, visu poli un tādā garā. Nu, to gan jau jūs redzēsiet nākamajā daļā par E36 būvniecību. Tātad, jā, mašīnu esmu aplīmējis, rekur šādi. Viss pilnībā, šeit arī. Nu, cik vajadzēja motorceltiņā izlīmēt. Lielam ir gatavs viss pūšanai. Un, ko var pateikt, kā man veikalā teica, pieņemsim ar šito te. Ir tā, ka sanāk, tur ir 2 komponenti, viņš jāiejauc iekšā, jāsakrēt un tad jāpūš. Nezinu, cik ilgi viņš žūst. Bet jā, ķeršos pie lietas. Jāpūš rekur ar šitā te pistoli, nu, kas ir standarts, man liekas, pistoli, ar ko daudz pūš. Un jā, te jau jāsāk pūst, un tad jau skatīsies to gala rezultātu. Nu, ko žurkas apakša viss ir nopūsts, es esmu maksimāli apmierināts, jo es noplēsu plēvis visu nost un izstās rekur šādi. Cik labi vien kamerā var redzēt, bet nu, viss ir vienkārši smuki, skaists. Mašīnas krāsā, nu, varbūt minimāli atšķirās tas tons. Kaut kā šādi viss kopā izskatās. Man personīgi man pašam ļoti patīk. Un jā, tagad, kas jāķerās klāt pie piekaras likšanas kopā, bet to gan jau nākamajā video, tā kā tiekās vēlāk.